Mēs satikāmies Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Mēs bijām vienā kursā, vienā grupā. 2 studenti satiekās, bet pirmajā gadā mūsu tāda draudzība bija tikai draudzības līmenī. Arvien vairāk tajā meitenē ieskatījos, jo viņa krāsā atšķīrās no pārējām. Kaut kā tas viss tā lēnām pārgāja, ka ieskatījāmies dziļāk viens otrā. Mani vecāki ik brīdim brauca pārbaudīt, kā man iet. Un taisnība es nāku viņai pretī. Viņa jautā, vai es nezinu, kur tāds Arturs Rēniks ir. Un es teicu, jā, es saku, mēs stājamies kopā, un tā es viņu aizvedu līdz tam Arturam. Pirmā meitene no mana kursa, ko viņa satika, Daca bija. Jau kaut kādu simbolu var saskatīt. Kādi ir skaistākie vārdi, kādos var izteikt mīlestību vienam pret otru? Gadiem ejot, mīlestība transformējās jau nedaudz savādāk. Tur vairāk jau parādās atbildība vienam pret otru, cieņa, sapratne, vēlme, vairāk iziet uz kompromisiem. Man pat liekas, ka viņa ir dziļāka nekā tas bija jaunībā. Jaunībā tas ir tas jaunības trakums, jaunības dzirksteli, un tad ir bērni, un tad ir tās rūpes, kuras varbūt tās tur sadalās uz bērniem un viņa mūzika. Un šis vecums varbūt tas, ka tāda lielāka uzmanība, lielāka rūpība, biežāk pajautā, kā tev klājās, kā tu jūties. Tas ir tas pozitīvais, kas, varbūt jaunībā arī to nevajadzēja vispār. Vai arī tagad jūs viens otram varat teikt pirmie, īstie, vienīgie, tie, kuriem bija jāsatiekas? Par Daci es nevaru teikt. Es varu teikt par sevi. Mūs ar Arturu noteikti kopā ir saturējuši mūsu kopīgās intereses. Jo mūzika ir tā, kas mūs vieno. Diez vai kāda cita sieviete, kas nebūtu mūziķa, tevi saprastu tavu dzīvi un tavu nakts dzīvi, kas arī šodien viņa tāda ir. Katram jau ir zvaigznēs tos liktenis rakstīts. Tas nozīmē, ka mums bija jābūt kopā. Esam nonākuši līdz šim brīdim. Ja patina apakaļ lentu, ja man būtu jāsāk atkal mācīties pirmajā kursā, es ietu to pašu ceļu. Aplidotu Daci.